Jākabu un Mimi, pateicoties tajā filmai, mēs uzzinājām, kas ir maskačka. Un tas, ka es saprotu, ka cilvēki tiešām, pateicoties kaut filmai, dodās iepazīt kādu īstu vietu, varbūt uzzina kaut ko jaunu, man likās ļoti svarīgi un laimojoši. Un es ceru, ka ar laimīgiem varbūt notiks kaut kas līdzīgs, labu par attiecībām ģimenē, bet viena no tēmām ir tieši par to, kādā veidā cīnīties ar garlaicību vai ļauties garlaicībai un meklēt piedzīvojumus tur, kur jūs viņus negaidat. Un šādi ceļojumi ar ģimeni Latvijas ietvaros, man liekas, ir brīnišķīgi. Nedaudz par citām tēmām un varbūt par pašu filmu, lai saprast, kas tas tāds ir. Iespējams, mēs jau esam pieraduši daudz gadu garumā domāt par šo darbu un viss liekas pašsaprotami, bet īsumā Laimīgie tā ir filmetrāžas animācijas filma, sākuma skolas bērniem. Tā ir piedzīvojuma filma, tātad izklaidējoša piedzīvojuma filma. Un ir tik forši, ko priekšsvaram. Paldies. Un kā jūs minēju, filmā ir vairākas tēmas. Kāpēc Laimīgie? Pirmkārt, tāpēc, ka tas ir kaut kāds vārds, kas apvieno šo te ģimeni. Man liekas, būtu jauki, ja katrai ģimenei varētu pie uzvārdu likt klāt Laimīgie vēl. Bet mūsu gadījumā tas ir saistīts ar inspirācijas avotu. Tas ir Aleksandrs Laiva, kurš savulaik dzīvoja Venecuēlā. Pateicoties viņa stāstam, radās ideja par šo filmu. Pati filma, protams, nav par viņu, bet tā ir filma par pētnieka ģimeni džungļos, par māsu un brāli un par māsu un brāļa attiecībām. Es nezinu, vai droši vien, ka ikvienam no mums ir situācija pazīstama, ka vecāka māsa ar lielām grūtībām pieņem jaunākā brāļa eksistenci un blakus būšanu, bet mums filmā tātad ir stāsts par to, kā māsa iepazīst savu brāli. Un tātad trešā būtiskā tēma ir par to, kā ir būt dabā, kā sadarboties ar dabu, kā viņu pieņemt. Un, manuprāt, te varētu nodot vārdu Elīnai, kas pastāstīja par to, kā ir veidot un attainot dabu animācijas filmā. Tā nav dokumentālā filma, ko visu mācās izdomāt, piefiksēt un uzzīmēt. Jākabu un Mimi, pateicoties tajā filmai, mēs uzzinājām, kas ir maskačka. Un tas, ka es saprotu, ka cilvēki tiešām, pateicoties kaut filmai, dodās iepazīt kādu īstu vietu un varbūt uzzina kaut ko jaunu, man likās ļoti svarīgi un laimojoši. Un es ceru, ka ar Laimīgiem varbūt notiks